Labdien! Šodien uztaisīsim taro prognozi kopā ar astroloģiskām mājām 2024. gadam Tvīņiem. Tātad šis mums ir paredzēts garais gads, jeb karmiskais gads. Tātad katram būs savu plusiņu vai mīnusiņu attiecībā, kā esam rīkojušies iepriekšējos gados. Tātad šo izkārtojumu var skatīties, vairāk viņš strādā pēc saules. Tas ir Tvīņi, kas dzimuši māja beigās jūnijā. Tātad arī, protams, pēc ascendenta var droši skatīties, bet, tad ir jāskatās, kā katram strādā. Labi, tad turpinām. Tvīņi, jūsu 12 sfēras, jeb 12 astroloģiskās mājas, un kas ir sagaidāms Tvīņiem 2024. gadā. Ko sākam? Pirmā māja priekš Tvīņiem. Tātad pirmā astroloģiskā māja mums ir es un mana personība. Tas ir gan cilvēka fiziskais, gan garīgais ķermenis, kā teikt, parādās viss tāds. Un šeit mums ir vecākais arkāns pakārtais. Un ko tad mums nozīmē otrādi pakārtais, ja? Tātad tas mums ir pašupurēšanās, pašaizliedzība, sevis ierobežošana. Šogad vai pēc pašu vēlēšanās, ja? Vai pēc kādu citu, kā teikt, vai augstāko spēku ierobežojuma. Tvīņiem būs dažāda veida ierobežojumi, bet tai pašā laikā būs labumu vai ērtību noraidīšana, sasniedzot savus mērķus. Kā teikt, Tvīņiem šogad vajadzētu pieņemt situācijas, būt pazemīgākiem, būs pārbaudījumi, iekšējā brīvība un transformācijas process. Bet, kā es saku, pakārtais, tā ir tāda interesanta kārte. Protams, šeit mums arī strādā Neptūns zem šīs kārtas, un tas ir tāda savu veidu tāds sapņainīgums, ilūzijas, varbūt uz kaut kādiem jautājumiem vai situāciju novērtēšanai attiecībā uz sevi. Bet man ļoti patīk šī kārtas, jo viņa ir, kā mēs redzam, skats no apakšas. Ja, kad Tvīņi šogad spējas paskatīties gan uz sevi, gan uz savām darbībām, tā kā no cita skata punktu un ieraudzīt tās pašas lietas tikai no apakšas, kā teikt, no citurienes. Tā kā es domāju, tas arī ir ļoti labi, jo dzīve mūs tā kā apstādina. Mums jau apstādina tieši tāpēc, lai mēs kaut ko pārdomātu, izvērtētu, novērtētu un tādā veidā. Tā otrā māja mums ir ienākumi, mana nauda, mani īpašumi, mana iekšējā enerģija arī ir. Un caur ko var pelnīt naudu. Šeit mums ir vecākais arkāns Tornis, kas nozīmē, kad kaut kas tiks mainīts. Kā teikt, noārdīsies līdz pamatiem vecais un tiks Tvīņi būvēs kaut ko jaunu. Tas ir savu veidu transformācijas
kārts, un tas varētu nozīmēt to, ka būs jāpieņem sekas par kaut kādiem iepriekšējiem lēmumiem, bet tai pašā laikā varbūt plīsīs dviņu vai lūzīs dviņu kaut kāds iluzoriskais skats uz dzīves, uz pelnīšanu, bet tai pašā laikā zem šīs kārtas it kā liekas sabrūk un tā kā mūs var atlaist no darba, bet tai pašā laikā tas ir savu veidu tāds progress atkal uz kaut ko jaunu, savādāku, varbūt pat pelnošāku vai enerģētiski piepildītoku. Jo šeit ir arī zem šīs kārtas ir ļoti jāpieņem vai jāiemācās pieņemt dot ņemt principu, tā kā vecā aiziešana un uzreiz tā kā jaunā atnākšana. Tas nozīmē arī, ja kaut ko vai mēs paši vai mūs, ja mēs mainām, mēs uzreiz dabūsim jaunu darba vietu, jo šeit tieši runa iet par naudas pelnīšanu un savas enerģijas atgūšanu. Bet šeit kad sabrūk, bet mēs atkal veidojam jaunu, un mums ir iekšējais, tad kaut kas mainīsies naudas pelnīšanas jomā, varbūt tikpat labi arī jāpārskata kaut kādi savi izdevumi, varbūt, kas pārsniedz ienākumus, tādā veidā, tātad jāsabalansē, bet ir arī iespējas kaut ko sākt pilnīgi no jauna. Trešā kārts mums ir, jeb trešā māja astroloģiskā, mums ir parāda brāļus, māsas, kaimiņus, īslaicīgs ceļojums, sakars, komunikācija, auto un pamat izglītību. Un šeit mēs redzam, ka ir 9 zobeni. Un 9 zobeni mums nozīmē to, ka cilvēks ir tādā tā kā stresiņā, ir lietas varbūt attiecībā uz brāļiem, māsām, kaimiņiem, uz kaut kādām lietām nāks gaismā kaut kādi jautājumi vai, kā teikt, tādas situācijas, kad labāk būtu, ja es nezinātu visu šito te, kad tādas garīgās ciešanas attiecībā uz šādiem jautājumiem, vilšanās, sakāve, varbūt pat nodevība no radinieku un kaimiņu puses. Tā, ka cilvēks tādā kaut kas ar tiem radiem būs visādas situācijas, kas radīs cilvēkam stresu. 4. māja mums ir ģimene, dzimta un īpašums, jeb vieta, kur mēs dzīvojam. Un šeit mums ir zobenu dūzis. Zižļu dūzis, zobeni, bet zižļu dūzis. Ko šeit viss ļoti skaisti ir, jo šitā ir tāds maksimums, jeb dieva roka, kas sakārto mums šos jautājumus tviņiem, tas ir tiek dots tā kā no liktenes maksimums, tāds radošais potenciāls, atjautība, uzņēmība, entuziasms un tāds ļoti labs sākums, tāds var viennozīmīgi šogad dviņi pirkt jaunu īpašumu, veidot jaunu ģimeni, un tādā veidā, tā kā visam būs gan iespējas, kad radīsies, gan arī būs, tāda ļoti labi, tas tāds maksimums, tur lielāks vienkārši vairs nevar būt. Būs gan nauda, gan līdzekļi, lai īpašumu mainītu vai nopirkt no jauna, veidot ģimeni, viss tāds ļoti forši, turpat nav daudz ko runāt. 5. māja. 5. māja mums ir dēkas, romantika, hobija, viss, kas iet caur sirdi, bērni, izklaides,
radošums, un šeit mums ir zižļu karaliene. Un zižļu karaliene mums norāda to, kad būsim tā nedaudz kaujinieciski noskaņoti, bet tai pašā laikā mums būs pietiekamas iespējas šīs sfēras tā kā, darboties. Mēs varēsim, būs iespējas gan vara, nauda, gan viss būs, lai šo sfēru, tā kā gan tie ir hobijā savā varēsim ieguldīties viņi, gan būs tāda neatkarības vēlme pēc labklājības, pēc tādiem, labiem pasākumiem veidošana, būs arī labas attiecības ar bērniem. Tāds viss tā baigi forši arī. Tāds bišķi būsim tādi kaujinieciskāki, bet būs iespējas. Nākošā māja mums ir 6. māja, saucamā piespiedu darba māja, veselības māja, diēta, viss kas tāds. Un šeit mums parāda tā kā 3 kausi. Un 3 kausi, tas ir tāda augšana, attīstība, tāda laba atmosfēra darba vietā. Tad visi, kā redzam, ka visi kopā iet uz mērķu sasniegšanu, uz vēlmi īstenošanu, savstarpēji tāda mīlestība, veiksme, cieņa, emocionālais pacēlums, un būs, ko svinēt un par ko priecāties. Tātad arī šeit mums ir pieslēdzās Merkūrs, tas nozīmē, ka būs tāds, skaidrs saprāts un galva strādās uz visiem jautājumiem, un, tāds caur tādu prieku tiks paveikts darbs, un arī savu veidu tādu sasniegumu tiks sasniegti kaut kas darbā, caur komandas darbu. Un tā pašā laikā runājot par veselību, ja arī bijuši kaut kādas problēmas pirms tam viņiem, tad šis būs tāds gads, kad viss tiks atrisināts, un tāds pacēluma gads arī veselības jautājumos. Nākošā mums ir 7. māja. Tās ir mūsu partnerība māja, laulības un partnerattiecības. Protams, tas ne tikai privātajā dzīvē, tas nav tikai domāts pretējais dzimums, bet tas ir arī darba kolēģi, un tas ir arī jebkurš cilvēks, ko mēs uz ielas satiekam. Un šeit mums ir 3 zižļi. Un 3 zižļi mums ir, tāds, kā teikt, pozitīvs tāds augšanas attīstības kārts, kas plānojam, ka mēs plānojam izveidot kaut kādas partneru attiecības, kā arī novērtējam jau esošās, un kad, ka kaļam plānus, un tie plāni tiks īstenoti, tāda stabilitāte, ticība nākotnei, sadarbība un stipras partneru attiecības. Arī vai mēs varam stiprināt jau esošās, vai lūkoties jau nākotnē, tā kā veidot citas nākamās attiecības, jo cilvēks jau ir izdarījis izvēli, un šeit var droši uzsākt visu kaut ko jaunu, un tāds, viss tāds, un arī saule mums šeit pieslēdzās, kas nozīmē, ka būs tāda ļoti liela enerģija arī šajā jomā, partneru attiecībās, kad, būs tā spīdēsim gan paši, gan arī varēsim spīdināt citus. Tā, nākošā mums ir 8. māja, tie ir citu naudu, citu īpašumu, lielie kredīti un saucamā krīzes māja, jeb transformācijas. Un šeit mums ir 2 monētu divnieks. Un šeit mums būs dviņi nostādīti kaut kādā, monētu pārš viņiem izkrīt, un šeit ir jāskatās,
lai nav atkal kaut kādi plāni kā Napoleonam realizācijā. Nu, piemēram, īpaši uzmanīgiem viņiem nevajadzētu šogad tā kā ņemt kredītus, jo, kā teikt, vēlme un doma, kas un kā, kur var ieguldīt būs, bet tā pašā laikā pietrūks finansiālie resursi. Un tātad, ja mēs paņēmam kredītu, tad mums būs diezgan problemātiski viņu atdot. Jā, tas, protams, parāda materiālā stāvokļa uzlabošanās, bet tas vairāk attiecās tieši uz jūsu partneri, jo tā ir, saucamā sievai vīra nauda un vīram sievas nauda. Pārmaiņas, protams, būs uz labu, bet ir jāskatās, lai sakrīt vēlmes ar īstenošanos. Nākamā mums ir 9. māja. Tās ir reliģija, filozofija, ārzemes, lielie ceļojumi, augstākā izglītība, likums, tieslietas. Un šeit mums ir zobenu bruņinieks. Un zobenu bruņinieks, tas ir mums tāds aktīvists, vienmēr zirgā. Vienīgi jāuzmanās uz to, ka mēs varam iet arī pāri galvām, tā kā nerēķinoties ar citu viedokļiem, tāds straušs, spēcīgs, profesionāls, tāds būsim ļoti enerģētiski, kā teikt, mācīties jaunas, vai iestāties varam augstskolās, vai enerģētiski realizēt savus ārzemju ceļojumu plānus. Tāpatās arī daudz mācīsimies attiecībā uz citām reliģijām, uz citu tādu, dzīve, citu kultūru apgūšanu. Jā, tāds, ja jūs esat ieplānojuši kādu šādus jautājumus, ka droši tā būs enerģija un vēlme, vienīgi varbūt bišķiņ jāapskatās, lai nedarot pāri kādiem citiem. Nākamā mums ir 10. māja, jeb tā ir mūsu augstākais sasniegums, karjera, mūža profesija, ambīcijas, sociālais un profesionālais status. Un šeit mums ir iekrīt māgs. Te ir viennozīmīgi, šim māgam pieder visas 4 taro tā kā enerģijas, un tas nozīmē viss, ko mēs esam iecerējuši vai esam jau iecerējuši iepriekšējos gados. Šis ir tas gads, kad viņi var realizēt to ļoti labi dzīvē, jo var kāpt gan pa karjerām, gan var arī, šeit ir arī laulības noslēgšana 10. māja. Būs tāda savu sapņu īstenošana, un, kā teikt, viss ir viņu rokās. Viņiem būs gan instrumenti, gan resursi, gan arī šeit redzēt Merkūrs, tas arī būs tā kā saprāts un domāšana, un prāts būs, zināsim, kas un kā jādara un kāpēc, un būs arī realizācija viennozīmīgi. Šis būs tāds karjeras un izaicinājums savu sapņu īstenošanas gads viņiem. Nākošā mums ir 11. māja, tā ir saucamā draugu māja. Tie ir arī sapņi un vēlēšanās. Šeit mums bišķi būs tā kā, un šeit mums rādās 5 zižļi, un 5 zižļi tas nozīmē, ka būs tāda cīņa, jeb cīņa par savu vietu starp draugiem, būs tāds savu veidu tāds emocionālais, tā kā, tāds cīņa par savu vietu zem saules, zem draugu vidū. Haos būs tāda konkurence, sāncensība, ka būs jāpacīnās, ka šitas, vai arī tikpat labi tie var būt arī cīņa ar kolēģiem, arī šādi jautājumi te var būt, tā, ka būs jāpacīnās. Tā, un 12. māja mums ir noslēdzošā māja.
un tā ir mūsu noslēpuma māja, ierobežotības un viss tas, ko mēs neredzam. Un šitien mums izkrīt 3 zobeni, un 3 zobeni, tas ir tāds, sāpīgs, kaut kas, būs tā kā kaut kāds emocionālā tāda krīze, jā, tas ir, vai redziet, kā, ja mēs skatāmies caur draugiem, jo attiecība māja mums it kā tas nedraud, bet vairāk tā kā caur draugiem, caur sociumu, mēs varam būt tikt sāpināti, jo 12. māja arī ir slepenie ienaidnieki, kurus mēs neredzam, un varam, tikt sāpināti. Šajā 2024. gadā var būt tā kā emocionālais tāds kaut kāds konflikts situācijas vai no ienaidniekiem kaut kāds nepatīkams ziņas, tāpēc tā Saturns arī mums, tā kā tās ir tāds dzīves mācības, kā teikt, skola, ja? Kad mēs tiekam caur kaut ko sāpināti, lai ietu atkal saprast lietas un cilvēkus sev apkārt. Tālūk, tā kā ir ko darbs ar sevi. Kas mums te vēl viņiem, tā kopsumā tāds diezgan transformējoši, ja, kā mēs skatāmies naudas lietās, mums būs lielas transformācijas, ja, ar radiem esam tādi piestāti un uzmanīgi, varbūt neiesaistamies konfliktos. 4. māja mums ir viss ļoti burvīgi, mēs varam pirkt īpašums, veidot ģimenes, darbā mums ar tā kā viss kārtībā, partneru attiecībās arī, varbūt, jā, kaut kāds tas noskaņojums tāds, uz ārzemēm varbūt šogad vai tā kā, nezinu, vai baigi jādodās, jo tāpēc, ka, varbūt tāds diezgan cīņa, un te vēl Mars pieslēdzās tāda agresija, viennozīmīgi karjera mums ir šogad mūsu pamat jautājums, tātad karjera un ģimene, un dzīvesvieta, tās ir mūsu tādi ļoti, ļoti lielie plusi šogad, pārējo tad varbūt cenšamies bišķiņi attālināties no draugiem vai, mazāk tā konfliktēt, būt gudrākiem tādā veidā. Šeit būs vēl tāds, man ir interesants kārts, kas parāda tā kā tādu, kāds ir tā kā, vai dzīves ne jau moto, bet šī gada tāds, iekšējais resurs, kas ir tvīņiem sevi jāattīsta, kas varētu palīdzēt viņiem šogad būt zirgā un būt tādā pozitīvā noskaņojumā un tā kā iet caur dzīvi ar smaidu. Šeit skatāmies, kas mums šeit rādās. Šitā ir saucamā izpausmes gaisma, kad cilvēkam jāieraug skaistums sevī un kad ir savs tas iekšējais skaistums un harmonija, jālaiž ārā no sevis un kad nevajag būt tādam negatīvi noskaņotam, bet ka vajag transformēties un tā kā spīdēt par spīti visām nebūšanām, kas notiek, un audzēt to savu iekšējo gaismu. Tāpēc tvīņi esam atvērti pasaulē, mēs jau tā jau it kā tvīņi esam, jābūt, ir jau atvērti, ja, bet, tādi, laižam savu gaismu ārā no sevis. Tālūk, tvīņi, lai veicās!